valsts plakāta aicinājumam apceļot skaisto Latviju ar Latvello, došos ceļojumā pa Zemgali ar atjaunoto Latvello velosipēdu, lai parunātu par vērtībām un vērtīgām lietām, viena no kurām noteikti ir arī šis atjaunotais Latvello velosipēds. Lepoties, paskatieties, kas darījās Latvijā. Cik daudz mēs bijām velosipēdu ražošanas mekka. Tagad mums tādu lietu nav. Jaunajiem entuziastiem iesaku darīt to lietu. Lietas var atrast, velosipēdus var atrast, var uzbūvēt, salikt, sakomplektēt. Bet jāsāk ar to, ka jāmācās nesapojāt lietas. Savu šī gada Zemgales apceļojumu sākšu tur, kur noslēdz iepriekšējo – Jelgavā. Arī tāpēc, kad Jelgava bija Zemgales velosipēdu ražošanas centrs, un Jāņa Belova ražotnē ražotais velosipēds Imants ir ļoti raksturīgs, lai sāktu savu apceļojumu Jelgavā. Un šoreiz parunāsim par vērtībām un vērtīgām lietām. Es zinu, ka katram cilvēkam ir kaut kas tāds, kas tieši viņa prāta un viņa acīs un viņa sirdī ir vērtīgs un svarīgs. Mana pirmā pieredze saistībā ar apziņu par vērtīgām lietām nāk no bērnības. Tad man bija kādi 5-6 gadi, kad vectēvs čūnīja atrasto kaltu, es izmantoju kā skrūvgriezi. Vectēvs to pamanīja un iesidams pliķi pa pakaus teica: "Dūlais puika, ko tad dari? Tas taču mans zviedru tērauda kalts." Un šī spilgtā pieredze no bērnības man iedvesmoja šim jaunajam ceļojumam pa Zemgali, lai uzzinātu jūsu stāstus par to, kāda jums ir pieredze ar vērtīgu lietu iepazīšanu un izzināšanu.